Sestdien, 21. augustā, Mangaļsalas fortos norisinājās Latvijas čempionāta 5. posms moto un velo triālā. Pa dažādām grupām kopā sapulcēja 35 sportistus no Latvijas un Igaunijas. Triāls nav tikai prāta, spēka un veiksmes sporta veids. Ļoti liela nozīme ir arī velo un moto tehniskajam stāvoklim. Kā lūk, piemēram, velo ekspertu klasē startējošiem Valteram Pāvelsonam plīsa ķēde. Par laimi, blakus bija Uldis Skudra, kurš ātri vien dabūja Valteru trasē. Bieži triāla sacensībās tā notiek? Diezgan bieži, jā. Ķēdes ir diezgan bieži jāmaina. Un jūs jau skatās diezgan tāds profesionāls meistars, jau uzreiz varat salabot, jā? Kas cits atliek, lai sacensības nobeigt, ir jālīdz zēnim. Bija arī gadījums, ka tehnikas dēļ sacensības beidzās pāragri. Jānis Lācis, lecot uz akmens malas, neveiksmīgi uzplēsa savam velosipēdām veco rētu. Man pārlūza rāms. Kā tad sanāca? Man iepriekš bija bukte, un es biju uzlicis ielā ap metinājumu. Un tajā metinājuma vietā viņš pārlūdza no viena liela leciena. Varbūt tūplānā var redzēt plājas pavisam pāri pa visu metinājumu. Un pasāstu sacensības tev beigušās? Nosacīt beigušās. Es varu aiziet uz katru sekciju, iebraukt iekšā, nolikt kājas uz zemes un saņemt 5 soda punktus. Palikt pēdējā vietā, bet neizstāties. Sacensību laikā uz pāris vārdiem noķērām Latvijā labākos moto un velo triālistus. Elites grupā 2. vietu ieguva Pāvels Griškovs. Diezgan, kā teikt, nogrinoši, jo īstenībā nedaudz salīs, tāpēc nedaudz slapš un tik labi vairs nesanāk, riepas netur vairs. Bet kopumā īstenībā nav tik slikti pagaidām. Līdzīgi rezultāti, kā Kristapam, mēs cīnāmies plec pie pleca, kā teikt. Un kā šodien ir norganizētas sacensības, vai citi dalībnieki ir apmierināti, vai konkurentiem veicas labāk, sliktāk? Trasa ir ļoti interesanta. Tā kā es gadu biju izlaicis un nebraucu vispār, tad man ir tā, ka es redzu kaut kāds jauns vietas, jo es biju gadu izlaicis, un tagad pēc gada tāda pārtraukuma vispār nebraukāšanas es esmu atgriezies. Redzu jauns trasu, paldies tiešām organizatoriem, jo daudz teica, ka ir diezgan pagrūti. Tas nozīmē, ka caur trasēm var attīstīt sevi vairāk, tad tu saproti, ka vairs tik labi nebrauc, tad jāpatrenēs vēl vairāk. Līdz ar to organizatori pacentušies par labām trasēm. Pie bronzas velotriālā tika daudzkārtējais Latvijas čempions Kristaps Skudra. Es zinu, ka tev ir arī sava skola izveidot triālu. Pastāst varbūt nedaudz, cik tur dalībnieki un kā jums notiek treniņi? Apmēram ir 10 kaut kādi dalībnieki šobrīd, bet tas skaits mainās. Un treniņi ir regulāri 3 reizes nedēļā. Un ir gan Andrejs salā, kur ir iekštelpās, kur pārsvarā ziemā notiek, un tad ir biķerniekos vēl, kur ir vasaras periodā. Un kamēr gaišs un sniega nav. Un cik varbūt izmaksā, piemēram, es gribētu trenēties velotriālā, cik man tas varētu izmaksāt visu kopā? 25 lati mēnesī skolā. Bet, ja savējo velosipēdu pērk, tad dažādi ir, ko tu lietot velosipēdu, kādu var dabūt. Sākot no latiem 200, es gribētu teikt. Tā kā tā, un jauns attiecīgi uz augšu. Par 5. posmu labāko moto triālistu tika atzīts Kaspars Vērnieks. Pasāst, kā tev šodien veids? Slīdeni. Ir labi, ir slikti, ir 0 posmi, ir 5. Tā normāli, pa vidam. Kā vispār, kā tev trases? Viss kārtībā, nav pa grūti, nav pa viegli? Nē, trases ideāli. Vienkārši pašam tā sagatavotība nevar būt tik laba pēdējā laikā. Tev uz Krekliņa ir 1. numurs. Tas nozīmē, ka tu droši vien arī kaut kur pasaulē startē, vai ne? Pasaulē šogad nav sanācis, bet iepriekš braucām, jā. Un kādi tuvākie plāni, vai jūs kaut kādu čempionātu nav plānos iebraukt? Pārstāvēt Latvijas izlases nāciju kausā Polijā, kas notiks septembrī 2. sestdienā. Un kā varbūt Latvija kotējās uz citu valstu fonu? Švaki mums ir švaki. Vēl cīnāmies pa beigām, bet, ceram, protams, ka būs labāk, bet nevar zināt. Cik vispār ir tas triāla vecums, kad ir pēdējais posms, kad visi jābeidz? Kamēr no gulas nevar izkāpt ārā, man liekas, to var darīt. Polijā, Latvijā varbūt nav tik veci, bet Polijā, piemēram, ir unkulīši vēl joprojām brauc. Jūsu uzmanībai talantīgākie velotriāla brāļi Latvijā – Arvis un Ancis Dērmaki. Ancis šajā posmā izcīnīja 1. vietu, bet jaunākais brālis Arvis var lepoties ar izcīnīto pasaules čempionu titulu savā vecuma grupā.
Stāstiet, Čaļi, kā jums šodien iet? Nu, nē, pārāk labi. Kas tad, kas noticis? Grūts rasīts. Un tev kā tev iet? Nu, tā, dažas pieļautas kļūdiņas, bet, kopumā patīkam. Pastāst nedaudz par to pasaules čempionātu. Kā tev, kas tur bija pa posmiem, kādi bija pretinieki? Nu, es biju uz Spāniju, braucu grupā Benjamin un Itālijā. Nu, man konkurenti bija Japāņi. Tie bija ļoti spēcīgi. Bet, tu brauc labāk nekā Japāņa, ja? Nu, Spānijā viņi labāk brauc, bet Itālijā es labāk. Turēsim īkšķus un cerēsim, ka Latvija arvien biežāk varēs lepoties ar pasaules čempioniem tādā efektīgā sporta veidā, kāds ir moto un velo trials. Roberts Vīksne, Alvis Balodis, speciāls Semam.